Mēs jau bieži vien, ne tikai ziemas sporta veidos, bet vispār vērtējam tikai pēc medaļām visu. Bet, varbūt sākumā vajag apskatīties to sacensību mērogu. Man patika kādreiz mūsu pirmais pēc neatkarības atjaunošanas Olimpiskās komitejas prezidents Vilnis Baltiņš. Ļoti labi, manuprāt, pateica, ka tie, kas sēž divānā un jūtas bezmaz vai personiski apvainoti par to, ka mums nav medaļu un ka mums ir tikai kaut kādas vietas 20 vai nedaudz aiz. Viņš teica, šiem cilvēkiem varbūt vajadzētu padomāt, tu savā profesijā esi pasaulē kaut vai pirmajā simtniekā. Visas profesijas nevar tā arī salīdzināt un izmērīt, jā, bet, principā, tu esi viens no 100 labākajiem pasaulē savā arodā. Tu tā vari to novērtēt? Labi, tas tā. Vienmēr būs neapmierināti, vienmēr būs tie, kur uzskatīs, ka 20. vieta biatlonā tas ir štrons, jo tā ir 20. vieta, vai tie, kas uzskatīs, ka kamaniņu sportā tur ir 5. vieta. Arī tas nekā, tā medaļa taču nav. Redzēju, vietas uz goda piedestāla ir tikai 3, bet pretendentu ir vismaz 3 reizes vairāk. Tieši tā. Un lielākā daļa paliek bez medaļām. Labi, Ir jāprot novērtēt arī tādus sasniegumus, par kuriem nedod medaļas.